Labdien! Labdien! Ko jūs lasat? Es lasu praktisko latvieti. Un vai drīkst pajautāt, kāpēc jūs to lasat? Tam ir daudz iemeslu. Pirmkārt, tu vari daudz ko atrast saimniecībai. Otrkārt, man ir dārs. Man ļoti patīk to iekopt. Praktiskai latvieti var daudz atrast visādu padomu, kāpēc un kā labāk izdarīt to un to. Un man ļoti patīk puķis un tā arī daudz ko var atrast interesanti. Un cik gadus jūs jau lasat? Es jau lasu tik ilgi, es pat nevaru atcerēties. Ja es nemaldos, man to teicis bija parādījis. Un kopš tā laikā mums tā ir tā kā ģimenes nodarbošana. Un kas vēl interesants ir šajā žurnālā? Ļoti interesanti man šķiet tas, ka tur ir daudz, kas ir par dzīvniekiem, un arī tur ir par mākslu. Arī te var atrast visāds recepts ēdieniem. Un man ļoti patīk gatavot. Man māma, kad iemācīja un parādīja, ka pareizi to un to jādara, izrādīs, ka daudz recepts viņi bija ņēmusi no praktiska latvieti. Es ļoti izbrīnījos un pats sāku interesēties, un tā, ka iegājis, ka es to praktisko latvieti arī sāku lasīt. Pirmā man arī ļoti patīk par dzīvniekiem. Dzīvnieki mūsu draugi, un katru citāda kvarka bez dzīvniekiem šajā pasaulē. Man pirmā arī patīk ļoti, ka tur ir daudz kas stāstīts par lauksaimniecību, jo man tas ļoti interesē. Man ļoti interesē arī, no kurienes rādas tās, ko mēs ēdam, un vai tas ir droši. Un vai jums pašai arī ir lauks? Protams, manam tēvam ir liels lauks. Un saprotiet, es gribu pārņemt mantojumu viņa lauku, un tad es gribu pati to apstrādāt. Skaidrs. Paldies par jūsu jauko interviju.